feel it. Kabum! Visiem jaunā, ļoti interesantā sērijā. Es teiktu, pat seriālā varētu būt, ka tās varētu ietilpt. Kā jau pēc nosaukuma redzat, kaut kas šodien tiks nopirkts. Redziet, reku Daņa trailers, ap citu, kādam vajag traileri, Kurzemē, reku ir numurs, zvanat. Bet mēs šodien redīgi braucam uz Klaipēdu. Pirkt, jau 5 gadus par tādu mašīnu domāju, sapņoju. Vienā video vēl teicu iepriekšējos, kad ritīgi gribētu. Un kaut kā sanāca tā, kad pārdevu savu Mercedes, ko jūs redzējāt, pieliku naudiņu un nopirku sistu, protams, savu mazo sapņu auto. Bet kādu, kā jau redzat bildē, jūs tikai varat mēģināt saprast siluetu, kas tāds ir. Bet tie, kas man skatās, gan jau arī sapratīs. Ediju. No. Es gatavs daudzām sērijām. Labi, daudz sērijas nevajadzētu būt. Būs kas daudz. 3 sērijas būs. Nē, būs vairāk. Kāpēc? Tu pats zini, ka būs vairāk. Noteikti būs daudz. Jo mēs bijām vakarā redī aizskrējuši, es neko nefilmēju, apsīties tā mašīnu, tur notestēju to, ko mēs varējām notestēt, jo viņi nav braucoši. It kā izstījās visi gerāji paspiedām rokas, atstāja rokas naudu. Un šodien tad esam izlēmuši, es izlēmu, nakti vēl negulējis, meklējis detaļas, kad jābrauc, un tad jau cerēsim uz to labāko. Viss tagad mēs sakārtojam instrumentus, ko mums vajag līdzi, dankratu paņemsim līdzi, un tad jau braucam, un tad jau parādīšu, kas tad tur galā mūs gaida. Un tā mēs sākām mūsu ceļojumu. Gan drīz 1,5 stundu garumā apspriedām, vai pārbaudījām visu, vai tiešām tas būs labi, jo nauda ir liela un risks arī ir liels. Tā mēs te Ediju baigi priecīgie braucam, viss kārtībā, nekas nesalūdz, bet Edijs man prasīja par viņeti. Tad teica, ka Dainis jau ir nopirkts, mēs iebraucam Lietuvā. Un es atcerējos, ka te jau arī jāpērk viņeti. Daudz gadus atpakaļ es dabūju sodu, vienkārši ar mazo busiņu braucu. Un tad mēs te apstājāmies pieturā un pērkam, mēģinām saprast, kā var nopirkt viņeti. It kā atradām, bet gaidām, kad samaksāsim. Tā kā atceries, tev ir vismaz sākot no 3,5 tonām pilnā masa, tad Lietuvā obligāti pēc viņeti visu samaksājam un braucam tālāk. Tā, mēs esam atbraukuši, kā jau redzat, Evīte stāv, esam atbraukuši pie cilvēka, un šitā te žoga stāv tas, ko es gaidīju, ilgi gaidīju. Bet to es pastāstīšu vairāk, kas un kā. Tagad gribu jums prezentēt. Edijs jau mums te darbojās. Ko jūs esat gatavi? Es sākšu reiz ar sliktāko pusi. 1, 2, 3. Kabum, kas pa modeli, kas tāds ir? Tās mums ir, kā saka viens Latvijā pazīstams influencers, Competition. Tātad es esmu nopircis, jau samaksājis papīrs dabūjis, mēs esam arī atbraukuši pakaļ mašīnai. BMW M3 Competition 18. gada. Kā jau redzat, mums ir visādi defekti, bet ir rūcoši. Mēs vakar atbraucām ar Ediju. Pielikām te pannas, eļas lejām, jo viņam eļas radiators norauc. Pielaidām mašīnas pāris sekundēm, motors negrabēja, eļas filtrs tīrs. Viss te ir forši. Ir tāds neliels defekts, īstenībā varbūt izstās traki, bet tas nemaz nav tik traki, jo šitas var bišķiņ pavilkt uz apakaļu. Te daudz tādu loriņu jāsamaina, bet runājot par naudas ziņā, te ir kādi, kad desmitnieki ieliks, rupi rēķinot, visu tuningu būs, man liekas, tēma. Jo šitā puse ir mums vesela. Edī, ko tu dari? Mums ir problēma. Nevajag mums problēma. Mums jau ir viena balta problēma. Tā arī ir mūsu problēma. No? Mēs nevaram startēt, ja mums eļas vandās. Labi. Tāpēc mums ir kārbo jānoņem tros, iespiedīsim štoku apakaļ, lai dabūtu neitrālajā, lai varam dabūt augšā uz evakuātoru. Jā, to diemžēl Emkas nav izdomājuši, jo viņam var ielikt neitrālā, bet kātais durs, ko viņš reiz iemet parkingā un viss. Un Edijs tagad cīnās, ņem nost pannas apakšā, lai mēs tiekam pie tās trosas. Sīkāk par mašīnu mēs aizdīsim uz servisu un tad iztaigāsim, apstīsimies, ko tas īsti nopircis, būs uzreiz uz pacēlāju. Tagad mēs tiksim galā tā, lai mēs varam viņu stumdīt, ripināt, bet kā jau redzat, rekrutējumi, varbūt kāds var pieteikties, PDR čalis varbūt var iztaisnot. Ja ne šito, tad šito bukti. Bet mums ir ļoti veiksmīgi trāpījums bija skatīties, kur nezinu kā viņi Amerikā to izdarīja, bet tieši trāpīja durvīs. Mums ir pilnīgi vesela stojka, mums arī karbona jums ir vesels, un šita arī viss ir vesels, un taisnes ļoti veiksmīgi. Kā jau redzat, te ir maza bukti, un mums līdzi nāk arī bufers, tos nezināja, bet izstās taisāms, nav nekas tāds salausts, tik cik te rops ir iesists. Un viņam nāk līdz arī karbona difūzers, jo mašīnai
ir karbona pakets, skaitās pēc viņa numura. Un, kā jau redzat, diski ir kā jau competitionam, un tur viss ir tā kā competition. Man arī būs jāsaka competition. Tā, kur mēs varam vēl parādīt? Man te zvanīja, jau viss ir doma. Labums šai mašīnai ir tas, ka viņi ir pilnīgs stoks. Ir tikai 2 īpašnieki bijuši Amerikā. Un sanāk, ka tas, kas nopirka no Amerikas, viņš ir kā 3. skaitās, bet viņš īsti neskaitās 3. Un tad es būšu tas īstais 3., bet tehniski 4. Pirmais, ko es izdarīju, pārbaudīju, vai kādas riepas stāvoklī, vai riepām, vai ārkās nav mums arī iekšā te gumijas. Nu kā jau tā jau vējam, riepas ir pilnīgi drīz no līdz. Nekādas burnout pēdas es arī neatradu. Un vēl šeit ir papīri. Kā saucās tā firma? Dinam, amerikāņu tāda firma, tuning ateljē, kas prestižs skaitās, un šeit ir uzlikts ķipa stage'iņš vai čipiņš, tā to nosauksim. Tā kā tehniski te jābūt vairāk nekā standartam, tas ir virs 450, bet te ir daudz vēl ko darīt, lai vispār te kaut ko varētu izbaudīt no tā visa. Un cerēsim uz to, ka ir kārba strādā un nav, piemēram, eļas sugnes sagurs un viss pārējais. Tā, bet kā jau jums noteikti visiem interesē, ko mums rāda Car Vertical atskaita par šo manu jauno pirkumu, tāpēc ņemam telefonu rokā. Šeit ir mans promokods, izmanto to un pārbaudam reizē gan manu mašīnu, gan tu noteikti gribi arī savu pārbaudīt, vai arī kaimiņa, vai vienkārši meklē un gribi nopirkt sev foršu mašīnu. Noteikti izmantoju ilgi, arī pirms tam, kad sponsorēju šīs sērijas, arī vienmēr izmantoju un daudz reizes man ir izglābs tieši Car Vertical atskaita, vai nu līdz padomāt vai pakaulēties par cenu. Varam vaļā atskaita un tad iziesim cauri ātri, ko tad mums rāda par mūsu M3 Competition. Esam ievadījuši manu promo kodu 11, vai arī apakšā zem video ir links, kur automātiski to piešķir 20%, un mēs esam atvēruši un mums rāda to, kad mašīnai ir 3 īpašnieki, es esmu 3. Tā ir ļoti laba zīme, īpaši priekš MK-ām vai mašīnām, ar kurām mauc un močī. Mums ir ražotāja gads 17, bet reģistrācijas gads ir 18. Un mums ir bojājumi, kā jūs domājat, rādīs kaut ko. Un titles mums ir pareizais, salvage. Tas nozīmē to, ka drīkst remontēt un drīkst atgriezties ceļa satiksmē. Nedrīkst būt junk, ja tu pēc un rādi, tad tas ir tikai rezerves daļām. Vispārējais mums nobraukums ir viss kārtībā, nav bijis ne taksometrs, ne visas pārējās lietas. Un pie nobraukuma reku mēs redzam 137,000, gandrīz 140, ja mēs pārtaisam to par kilometriem. Ir 87,000 jūdzes kilometri smuki mums skaitījušies, un mašīna tā tad ir apkopta pie dīleriem vai kaut kādā servicētā amerikāņu servisā, kur redz Car Verticals. Un ejam tālāk, skatāmies paši interesētāko titles. Mums ir salvage. Viss kārtībā ir 11. mēnesī 25. gadā. Un pats interesantākais bojājumi. Vēl kas man liekas interesanti, parasti noteikti nav apdeidojies vēl informācija, jo atgādina, ka atskaita ir tikai derīga mēnesi, jo visu laiku kaut kas mainās. Šeit mēs neredzam bildes, kā tā mašīna izstās vai kāda viņa bija Amerikā, tāpēc parādīšu jums, kāda viņa izstās. Tagad pastamies pāris bildes. Un mēs redzam, kad mums ir bojājumi bijuši, nezinām pat cik, neviens neko nezina. Tikai mēs, kad tagad taisīsim un tērēsim naudu. Nu, tagad mēs te vēl redzam mašīnas vērtību, kā jau vienmēr mums patīk pasīties, kas kaut ko maksā. Mums kā rāda 52,000 un cenas reku mums ir apstājušās 24, 25, 26, 27, apmēram iet vienādi, bet es domāju, ka tās cenas tikai kāps un nekritīs nemaz tik zem lejā, jo man arī interesē, cik tāda maksā gatava, tad es sapratu to, ka iespējams, ka cenas tikai vai nu stāvēs, vai nu kāps augšā. Un šeit tālāk, jo mēs varam apstīties, protams, vai tas ir M3, mēs pastamies arī, ko ražošanas gads 17, modeļi gads 18, tas ir ļoti svarīgi, tas ir viens no pēdējiem, ja ne pats pēdējais no faceliftiem, tas jau ir plus. Un mēs varam apstīties komplektāciju, kur es skatījos šito un gribēju pārliecināties, vai tiešām pēc viņa viņš skatās competition paketi un M Competition paketi. Tātad gan diski, gan jauda, piekara, tur ir tāds nianses, kas viņiem ar to visu pasākumu atšķirās. Ja tu gribi apsīties, rekomands promokods 11, saņem 20% un maucam tālāk. Tā mums dod līdzi durvi, mums dod lukturi, kurš jau ir pārtaisīts priekš eiropiešu, šito tēmas aizmirs. Tam mums ir te vēl vesels detaļas visādas, vai arī tas nav, tas laikam nav. Varbūt ir, kaut kas tur varbūt ir.
Kas te vēl bija labs? Edī, kas te vēl bija labs? Nu, par salonu to mēs pasīsimies mājās. Par pārējām lietām grīda ļoti laba, bet tiltiņi tur tie melnie, varbūt kādas punktiņš ir pa rūsiņai. Bet tādā ziņā pagaidām izstās viss veiksmīgi cerīgi. Tik jāmauc. Viss. Tad jau Edijs drīz būs jau saklekšinājis visu un mēnes man dabūs traileru un braucam mājās un tad jau skatāmies sīkāk. Tā, Edī, kas mums jāizdara, lai neitrāli dabūtu? Lai dabūtu F80 neitrālā, mums vajag savilkt. Savilcē vajag? Ok. Un tagad tu līdīs apakšā? Tu atradi to vietu? Jā. Viņš mums nerepos? Viņš mums tūlīt skatīt. Jā, apakšā. Un. Tā nāk. Virsū. Kārbai tros. Ot un. Garoči šito ķēgu mums vajag tagad dabūt augšā. Šito. To mēs piesiesim tur augšā un dabūsim neitrālu. Edī, kā izstās rūs ir? Nē. Nav? Stīdzīt. Nopietni? Aizmugurē tildu tur pāris punktiņi bija. Viss izstās OM? Jā. Ļoti labi. Edī, tu jau sakārtoji to priekšā? Plus mīnus? Jā, es tur piesēju. Nav, nekas nekarājās vairāk. Nevalkās pa zemi, jā. Zem pis. Ļoti labi. Tagad mums tāda viņa izstumt saulītē, ne? Kā mēs viņu pastumsim, varam pilnīgi mīkstināt turpināt. Viss tas mīksts? Tā ir mīksts, šitā. Kaut kur bišķi ir. Tu teici, ka kompresors ir ņem ārā un pumpēji. Viņš uzlādēja aķīti. Viņš jau nav pilnīgi uzlādē. Un tas nekas. To jau nevar uzpumpēt. Varam pamēģināt. Es jau sapratu, ka nevar. Es Ā. pacēlu, viņš iesūdz gaisu. Jā? Jā, tā lai lējuši apā. Es domāju, ka mēs pastumsim, jo man liekas, ka riteņi diezgan viegli griezās. Gribu pamēģināt pastumt? Tā. Mēs ejam stumt. Tūlīt redzēsim saulītes. Cik tālu grib? Nifiga, redzējāt? Beidzot mums ir saulītes gaismā. Krāsas, starp citu, ir trīspārklājuma pērle. Tas nozīmē to, ka ir bāze, pērle un tad vēl laka. Šis ir ļoti sūdīgi priekš krāsotājiem. Šis tāda viena dūra pa lielam to neiekrāsos nekad, lai sajiet mači kopā. Tāpēc līdz ar to jāiekrāsojas gan tur jāiekrāsojas. Nu, un šeit, šajā pusē arī pa lielam tas pats. Šeit ir remonts, šis ir jākrāso, šeit ir iekrāsojamies. Un šeit spārni mēs reku mainam nost, līdz ar to arī šeit jāiekrāsojas. Un pa lielam tad sanāk, šitas sāns visi jākrāso. Tad mums ir kapats, pa kapats, protams, bumpers. Šobrīd šeit spārns, nekas nav jādara. Šeit mēģināsim viņu iztaisnot pie kādiem čaļiem. Varbūt kāds var uzrakstīt, kurš gribētu šito izdarīt. Būtu kruti. Un jā, šito duru mainām, kā jau redzēt, mums ir cita. Un man vajag šito te līstīt, varbūt, ja jums ir obligāti. Šeit viss izstās vesels. Varbūt te ir līsti jau. Pastīsimies. Nē, sorry, te jau ir līsti, Riku. Labs. Riku jau ir līstīt. Viss kārtībā. Nevajag man līstīt. Ļoti labi. Nu, Edī. No. Tas brīdis tojās, kad mauksim traileri. Mēs drīz brauksim, jā. Tagad bija viens no grūtākiem, bet tagad sāksies vēl dabūt to visu augšā. Tas būs challenge. Kroči, es aiztaisīju bagāžnieku ciet, jo es gribēju nofočēt vismaz, lai izstās kaut kā smukāk, un mums izrādās nav štromi. Un Edijs jau aiztaisīja ciet šito te kapatu. Edijs aiztaisīja savilcējiem kapatu, lai mums nerauj. Neiet ar atslēgu arī? Ja nav dirkli attaisīt bagāžnieku. Tas nozīmē to, ka mums jāgriež vaļā. Mums vajag elektriku. Kad jāatgriež vaļā kapats, piedo. Aha. Vajadzēja pārbaudīt laikam. Nu, šādi arī es kļūdos. Labi. Griežam vaļā un mums jāliek dabūt bagāžnieku hopts, lai mēs varam salikt šitās mantas. Tā, Edijs mums ir sakrāmējis mašīnu, pasieties kompakts āprāts. Durvis ir iekšā, lukturs ir iekšā. Un kaut kā mēģināsim dabūt to kasti. Buferi izdomājām, ka liksim virsū uzreiz, ar skoču pietīsim. Ne? No, darbojamies. Tā pielikām klemmu, sakau, pie busiņa, lai mums dabūtu elektrību, lai varam attaisīt bagāžnieku vaļā. Jo aķīts ir laikam pilnīgi mirst. Jo čalis teica, ka viņš pusstundu ir, lai viņi apmēram lādējas. Vispār nav. Labi, šeit ņiet. Vispār nav elektrība vairāk. Tas var būt tāpēc, ka tu atvienoji. Tas nevar būt tā. Viņš nav tāda kaut kāda drošība. Сразу. Mums arī bagāžnieks ir vaļā. Tā. Пусть он постоит немножко. Да. Tā tagad sametīsim mantas.
Mums ir daudz visādi loriņi, ja ārā īsti neko nemetīsim, jo tur visādi kodi virsū, ja nu man gadījumā kaut ko vajag sūtīt, tad mēs varam varbūt kādu kodu atrast, lai visi forši. Bet labi, jautrākā daļa vēl liekas tikai priekšā dabūt uz Daņu traileri, jo viņam ir ļoti asts lauciens. Un ļoti labi, ka viņam ir nāk elektriskā vinča. Tas ir ļoti, ļoti labi. Ej, nos karbona amerikāņu rāmīts ir, ko atradu tikko. Pasties, reku no Amerikas. Man būs suvenīrs. Varbūt šito izspēlēt? Jau točni. Kā jūs domājat, izspēlēt šito vai nē? Ieraksti komentārā. Tā kā novī. Kāpēc šito sūdus visu ņem, jo tur nāk visādi krošenītes, skrūvītes un viss pārējais nevar neko jau tā mašīnām dabūt, tāpēc mums labāk ir maksimāli savākt visu. Ja tu kādreiz arī pēc labāk paņem, jo vajadzēs tev, tic man. Tā, tas brīdis jau sāk pienākt. Mēs gribam dabūt uz traileri. Edijs mums skrūvē jau klāt āķi kārtīgi. Mums vajadzēs vilkt, tur būs lauziens baigais. Mēs esam visu sakārtojuši, uzlikts bufers, ieliksim dankratu. Viss, tagad stumjam, noliksim viņu šitā te, apūrnu stopust. Tad es piebraukšu ar traileri tur un mēģināsim dabūt augšā. Aiziesim durvis, brāl. Aiziesim kapot un stumjam. Es brīnos, ka viņš nebloķējās. Tas nav labi, man liekas. Varbūt tas, ko tu tur paraugi, daudz ko atais vaļā. Arī ka elektrība pēkšņi. Nu, viņš vienkārši pirms tam viņam kontakts nebija. Priekš lādēja bez nekā. Jūs braukšu traileri iekšā vai tos to maliņu taisam viņu? Grūti, ne? Tukšām riepām stumj citā, jā. Es ceru, ka pēc tam būs vieglāk pēc visu šitā. Bet man jau patīk, ka viņš no aizmugures izstās. Mēs jau buferu uzlikām, jau visi jau varētu šķilt un braukt. Ja nomainīt to durvi par to, ko mums iedeva līdzi, tad viņš pat izsītos diezgan vesels. No šitā sāņā. Un no tā jau arī, tur bišķi švīkst. Tā mēs bišķi atvilks elpu, ieliksim dankratu trelī. Es tagad piebraukšu ar treli, tur bišķi priekšā Edijs man parādīs, cik tuvu. Un brēžam augšā. Tā, nu ko maucam? Iedosim Edijam atbildīgo pulti, viss gatavs. Tad kāp augšā, skaties. To mošku rampu arī vajag? Nevajag. Vesels 10 minūtes čakarējāmies, kamēr uzvilkām. Jo Dainim sanāk šitā te mala visu laiku. Šitas te lauziens. Grib skrāpēt sliekšus, tad mēs tajā dēlīšiem lēnām prātīgi. Un viss sanāca. Yes, viss ienam klāt un braucam mājās. Bet pirms braucam, obligāti jāpiesien, lai nav tā, kad vēl vienreiz sanāk kāds šmuts. Brīžiem man ritīgi besī, siet uz traileriem, tāpēc, kad īsti nav nekad tāds īstās štripas. Bet šajā gadījumā bija jaunas, kaut kā izdomājām, pielikām vienu riteni, otru riteni un ar cerību braucam mājās. Tā, sasējām kaut kā. Cerams, ka mēs viņu nepazaudēsim. Mums ir viņš tur, mums ir ručaks norauts, cerams, kurš iet. Tad mums ir šitā pievilks, ja mēs te nevaram dabūt galīgi štropi. Es nezinu, kurš sienu var pateikt, vai mēs esam pilnīgi dalbjobi, vai nu šitas sajies pasākums. Bet ir atsiets. Tā mums te kaut kas karājās. Tā, un šitā arī mēs tāpatās atsējām. Vajadzētu it kā varbūt sajiet. Viss. Mizējam mājās. Tā, tagad galvenais neko nepazaudē. Pa ceļa tiekamies garāžā. Tā, esam servisā. Atbraucām veiksmīgi. Man likās, ka būs grūtāk, bet easy peasy. Paldies vēlreiz Dainim par foršo traileri. Tā kā zvanat, rakstat, var noīrēt, pats paņemt, atbraukt, aizbraukt. Foršs aparāts, nekāda vaina jāpierod. Nu ko, mašīna ir klāt. Tagad mēs mēģināsim šitā te atpakaļ gaitā un iebraukt iekšā. Sākumā mēs gribētu patestēt, vai varam tikt uz galējo pacēlāju. Ja nē, tad liksim uz pirmo
nolaidīsim lejā un tad iestumsim tur. Tāds mums plāns. Vai tu nemaz negribi čakarēties? Nē. Bet pamēģinām, nav nemaz tik tālu pasties. Varam pamēģināt ar rulēti, tu gribi. Nebūs, es jau redzu. Nebūs? Nē, uzcels uz šito un... Kāpēc? Tāpēc, ka tu gribi ēst? Es gribu ēst, es gribu zemenes uzēst, jā. Zemenes? Zeme. Ir zemeņa laiks? Yes. Tā kā, es kāpu iekšā un braucam un nenesam neko. Un šeit jau bija man jātēlo profesionāli traileristi. Īstenībā trapīja ar pirmo, kā jūs redzat, vienkārši easy peasy. Tagad Edijs mums uzliks kājas, tad lēnām brauksim ārā un BMW paliks uz pacēlāju. Tā redzējāt, cik es profesionāli iebraucu gandrīz ar pirmo. Kas ir, Edij? Nu? Uz apkārt. Tomēr vajag? Točni? Bišķiņ? Nu, ja vajag zapakaļ, vajag zapakaļ. Ui. Ir vaļā. Gatavs? Ceļam augšā? Paga, nē, vajag atlaist to. Edī, ko teici, ko tev vajag? Nē, Minēt? to cīja nedrīkst dzirdēt, viņš skatās, viņš šitās video. Nu, bet viņa jāzina, ko vīrs grib. Tā mēs tagad attaisīsim šito vaļā, lai varam noņemt nost. Un tad mēs lēnām tā činks braucam ārā. Ai, kā man jau patīk. Yeah. Nevar jau lamāties. Let's go, ceļam augšā. Pasties, ka Edijs viss smuks salika. Var braukt ārā. Nu, tad braucam ārā. Pozēties, iebrauc jau Liepājā un pēc 5 minūtu viss jau salido kā putniņi. Mums pašiem visiem interesē, kas te garšīgs ir nopirkts. Edijs jau mums taisa pirmo diagnostiku. Ko, Edij, redzi? Viss ir savās vietās. Viss ir savs, bez eļām? Vēļas ir, protams. Kāpēc? Kāpēc varētu būt? Priekš viss ir. Kāpēc varētu būt, ka eļas mums ir daudz? Bet pasīs bez rūsiņas. Reāli nav rūsiņas, tā kā no salončika tikko atbrauc. Dārgi amortizatori, kur nieri maksā. Visi katalizatori, viss mums ir vietās, un man nevajadzēs domāt ne par ko uz certifikāciju. Yes. Un parādīja, tu jau parādīji, kur bija tas puļķis, jā? Ko viņš te bija? Reka šitas. Tagad šito trasu jānoņem nost ir. Un šito kāju jau spēž augšā, un tur ar savilcēju ir atsiet, un tad ir neitrālais. Jēziņās, BMW varēja kaut ko vienkāršāk izdomāt. Varēja, bet viņi negribēja. Labs. Nu ko, bija daudz saskrējuši te čomi pastīties, viņi pilnīgi saprot, visi saka, ir mega labs. Pats ar tagad sēžu jau 10 vakarā, sēžu vienkārši skatos un priecājos. Jā, brīdīgi forši 5 gadus gaidīju, ka varēšu kaut ko tādu atļauties. Un tagad, kad cerams, ka 2 mēnešu laikā varēs visu to sadarīt, sataisīt un parādīt jums, kā tas mums ir izdevies un ko tas galēs uztaisīs. Priecīgs pastīties. Labs skats, vienkārši čotka. Nu, rītā atnākuši darbu, atstumšu tevi uz šito pacēlāju, kas man aizmugurē ir. Iziesim cauri, tad salonam parādīšu, kāds izstāsts un kas tur ir un kas tur nav. Un aptuveni pastāstīšu, kas ko maksā, ko es skatījies. Un tad vēl gribu šonadēļ vēl uztaisīt vismaz pirimičkus, normāli pielaist mašīnu, izrūcināt, saprast, kas un kā. Un labākā gadījumā vēl šajā sērijā es gribētu vismaz izbraukt 5-4 metrus. Varbūt uztaisīt kādu donatiņu un tad skatīties, sūtīt detaļas, taisīt un tā tālāk. Tagad jābrauc mājās pagulēt, atlaist nervus beidzot un tiekamies jau nākušajā dienā, vai ne? Nu, ko esam nākušajā dienā? Esmu apsitis mašīnu, tā kā kāds atnāk apstāst, tad lai baigi nekrīt acīs un neuzdod vēl daudz dikti jautājums. Zinu, tā pārvalka izstās gandrīz diezgan vesela mašīna, ja neskait to kapata kūkumu. Šitā ir tā diena, kad mums apsolīja parādīt, kas tad mums iekšā ir tajā salonā. Un šodien gribu noārdīt nost. Edijs tikmēr taisīs reku
Roberta mašīna uz Mansūrī. Visādi labumi viņiem jāsliek. Pastāties, kas viņam būs pa slēdzamo. Nifigā. Viss nav spoga augšā. Bet labi, runājot par Emku. Parādīsim, kas mums salonās. Ir izķiģitājuši visas tās mantas, kas tur salikts mums pilns. Un sāksim ārdīt nost. Un, ja paspēsim, tad šajā sērijā jau pamēģināsim piegraut. Ne tā, ka ir radiators salikt, bet pa taisno, lai saprastu un sirdi būtu mierīgi, ka tur tiešām ar motoru viss ir labi. Tā. Esam arī atseguši vaļā. Un es te bišķi pasēdēju, padomāju un domāju, ar kuru galu sākt. Tagad tas primārais ir nevis tā, ka pilnībā noārdīt tagad to visu pasākumu, bet vajadzētu papārdīt kaut ko, plus saprast, kā mēs varam savienot tās trubas pa taisno, lai mums, vismaz bišķiņ, lai tā tās eļas, bet varam izrūcināt, parūcināt, saprast to, ka tiešām motors skan tā, kā mēs dzirdējām, un to, kad nav eļas filtrā skaidrs. Tā kā turiet šitos te. Tā, es jau esmu noņēmis nost disku, tāpēc, kad tā riepa, kas bija Amerikā, tā bija pāršķelta, un es biju pārmīs jēgu par diskiem. Jo šie diski ir oriģināli, un šitās te disks jauns maksā 1800 eiro viens tikai. Šitās te komplekts lietots, cik es SSā redzēju, kaut kur pie trinīša tuvu. Ļoti viegli, 20, pastīties, easy vispār, var pacelt. Atradu čupā vienkārši lietot riepu, uzlikt, lai mēs varam viņu stumdīt un darīt kaut ko. Pēc tam nopirksim jaunas riepas. Tagad kāpēc es gribu pārbaudīt to visu, jo ir ļoti daudz naudu jāiztērē detaļās, ļoti daudz NT1000 tie ir. Un mazums, ja tur ir tu motoram čau, tad īsti neredz jēgu viņu baigi taisīt augšā un nezinu detaļās, ko tu iztirgot viņu vai pārdot tāds, kāds ir un kāds grib motoru uzbūvēt, jo motoru sākās lietot no 10 štukām, jauns ir kaut kāda 20, cik skatījos. Bet vēl jau gadījumā ja tas, tad jāskatās, cik slikti tur viss ir. Tad, sākam darboties. Nedaudz ar Ediju vēl apspriedāmies, ar ko sākam skrūvēt, ko nē, kur vienojam un kāds radiators savienojam. Tikām apmēram skaidrībā, tā kā slēdzam iekšā foršu mūziku, maucam. Tā, esam apārdījuši nedaudz jau Emku tik tālu, lai varētu apmēram saprast salikt trubiņas, bet īsāk sakot pastāstīšu. Rek ir mūsu kārbas eļas radiators. Mēs laik domājam, ka tas ir dzinēji, bet dzinēja radiators mums nemaz nav. Tas vienkārši ir norauts un sanāk nogriezts. Reku ir dzinējiem viena un otra. Tad viena reka truba un otra, un šitas ir kārbai. Kārbai mēs esam izdomājuši, kad palaidīsim šitā, Edijs ir uztaisījis. Nogriezām nost, iztaisnojām, saspraudīsim uz ātriem savienojumiem. Šitā te saliksim gumijas hamutu pa vidu. Kārbas eļas desēšana būs apmēram atrisināta. Pagaidu variantā. Tad mums jāatskrūvē šitā te skrūva, pasīsimies, vai vispār tur eļļa ir iekšā. Ja mašīna ir startēta no tendās reizes un tā tālāk. Un eļas desētāji, šo Edijs teica, ka viņš arī izdomājis, kā viņš uzskaķīs to pasākumu. Tā, reku, tas izstāst šitā. Bet ir īsi, jā, tā gumijas trubu ar savilcēju. Tālāk pamērījām šito balka alumīniju ar lineālu. Izstāst, kad ir forši taisni. Ja mums šitas gals vēl jāatlok apakaļ. Vispārējais jau pagaidām ir ok. Nezinu, vai ir iekšā šķidrumi. Bet nekāds antifrīzes noplūdes baigi neredz. Šitas radiators mums jāmaina, šitas nav. Bet priekšēji radiatori laikam būs viss jānomaina, izņemot kondiškas varbūt, bet viņš arī stāsts bišķiņ līgs. Visi, izņemot vienu plēlam. Tas jau ir daudz jau. Bet labi, tagad mums uzdevums viņu kaut kā savienot, pārvienot un dabūt dziesmā, lai varam jaukt tālāk visu ārā. Tā, mēs pišķiņ savādāk izdomājam. Man atzvanīja Agnis Kanēls. Viņš tagad atbrauks šeieni. Viņš atradīs radiatoru no kārbas dzesēšanas no 60. laikam. Plus Edijs izdomājusi, kā apiet
ar muciņu, karoči apiesim šitā te trubu vajag vienīgais vēl. Tas ir dzinēja eļas radiatoru ķipa būs. Bet šitas ir labi idejas, tā nebūtu iedomājies. Plus mēs attaisījām vaļā, un mums te nav nekā. Viss te ir izticējis, laikam kaut kas ir un nav. Mums vajag eļļu ieliet kārbā, lai nav kaut kādu sūdi. Cerams, ka tur nav jau bijuši sūdi. Tā kā jāsagaida kanēli. Un varam visu savienot un pamēģināt varbūt piegraut. Mēs dabījām trubu, tomēr nevajadzēs gaidīt. Nāgni baigi ilgi, nē, vismā vajag mums vajag to radiatoru. Kaut kur tur tajā bardaciņā Edijs atrada dešalu. Tik vajag jau laikam hamuts vai kaut ko, viņam baigā doma tagad ir galvā. Šitam pasākumam. Tā, mums ir uztaisījis Edijs uz eļas dzesēšanu šitādu piramičku. Un tagad es mēģināšu atspiest šito te bišķi noci, un man liekas, tur ruļiem pieskarās. Un Edijs mums pasiet, cik viņš veselīgs palicis. Kur tā iemācījies? Neteikt. Es te skatos, cik jau maksā visas tās trubas. Pasteidties šitāda te truba, kas ir šitā. Un vēl otru arī man vajag. Šitā maksā 200 eiro šitā. Un šitā maksā 170 vai 160. Tā vienmēr īsākā ir dārgākā. Karoči, jā, cenas iespaidīgas. Nebija domājis, jo reāli trubas gandrīz dārgāks par radiatoru. Tā, paskatieties, kas mums tie ir atbraucis. Pats BMW guru apstīties un palīdziet man, protams. Kā tu esi iepī? Es ceru, ka nē, mēs to pārbaudīsim tā pa īsto. Mēs līdz pasmiesimies pa visiem. Nu, viss kārtībā, nemī. Reko Agnes atveda sējuši tā kārbas radiatori, kā smugi dara. Protams, mēs viņš neatstāsim, bet tā... Nu jā, īstenībā viņš maksā ar daudz, varbūt arī var atstāt. Tad mēs uzpildām tagad eļļu kārbā. Un tad pamēģināsim pielaist viņu. Nu, izstās daudz darba. Es jau vēl neesmu redzējis. Tu man no apakšā. Nu, tu jau tu redz no apakšas, kas jādara. Šāls jāmaina. Šāls jau jāmaina? Nu, to vairāk vajadzētu izdarīt. Tā, mēs jau esam litru ielējuši, laikam. Nav litrs bijis? Kad 300 gramu tur ir? Un jau viss nav pilnā vēl. Pagaid, bet toreiz, ka pielaidām, nāc pa tām trubām eļļā ārā, ja? Ja es saprotu, ka tev tur kādu gadu nebūs alga. Viss aizies tā valga enkā. Viņš jau saprot. Man jau ļoti vienkārši, es tad neierasties darbā un viņam man vajadzētu. Saprot, šantāža. Tur jau kāds būs izkačais vai ne cik jūs vien. Cik viņi tur nāk iekšā? Nopietni? 6 varētu būt, ne? Pagaidām esam... Uzpildēju vajadzētu pagad cik alga. Cik mēs esam iestūmuši? Tā, mēs esam uzpildījuši kaut kādu 2 litri laikam, bet joprojām vēl jālaiž. O, ir. Tā mums ir pazīmes, ka esam uzpildījuši eļļu un esam iegāzuši cik? 2,5. Agnes saka, ka tehniski jāiet 7 litri, tad jau tur tā. Pirms laišanas parasti. Bet vispār kopā? 6, 7? 7 varētu būt. Tas ir pie, parasti. Nu, katrā ziņā nebija sausa. Tā, mēs esam gatavi startēt. Pa grīgi dēļ, ne? Gribu, lai es Tev naudu ir, lai sataisītu. Varēs varbūt tūlīt nopirkt. Agnes mums startēs. Bet es nezinu, vai Aķīts turēs. Baidījos suku. Wanna feel it.